Sveicināti, mani sauc Daigs Sergeja, esmu Jara Latvija agronoma konsultante, un šajā prezentācijā pastāstīšu par fotoanalīzi rapsim, par to, kā ar tās palīdzību var noskaidrot, cik daudz rapsis ir uzņēmis slāpekli un cik vēl ir nepieciešams. Šajā prezentācijā sniegšu ieskatu par to, kas ir atvārma, ko mēs ar to varam izdarīt, un pastāstīšu arī par to, kā mēs ar fotoattēlu analīzes rapsim varam noteikt gan pirmo slāpekļa papildu mēslošanas devu, gan otro pavasarī. To es izstāstīšu sīkāk arī soli pa solim, un noskatoties visu prezentāciju, jūs arī sapratīsiet, kurā brīdī jūs varat lietot fotoattēlu analīzi un kurā brīdī tomēr jāizvēlas rapšu svēršanas funkcija, kas nozīmē to, ka jūs fiziski aiziet uz lauka un rudenī nosanat rapsi, pavasarī aprēķiniet, cik nepieciešams slāpeklis ir rapsim. Tātad atvārma ir aplikācija, ar kuras palīdzību mēs varam veikt daudz dažādas lietas, kā piemēram veikt augu biomasas uzraudzību, jeb zaļās masas pieaugumu vai zudumu uzraudzību. Varam veikt fotoattēlu analīzi rapsim un graudaugiem. Varam apskatīties, vai laikapstākļi ir atbilstoši smidzināšanai un vai kliedēšanai. Varam veikt biomasas salīdzinājumu, tas nozīmē to, ka mēs varam apskatīties divus dažādus datumus vienlaicīgi un paskatīties, vai tā biomasa ir pieaugusi vai samazinājusies, un attiecīgi reaģēt, aizbraucot uz lauka un konstatējot, kas tad īsti ir noticis. Varam izveidot mainīgā lietojuma devu kartes, jeb VRA kartes, un turpat arī rediģēt viņas. Šo mēs varam gan tikai darīt datorprogrammā. Mēs varam apskatīties, cik daudz slāpekļu ir uzņēmuši konkrētie augi, atverot slāpekļu uzņemšanas karti, un arī tikai atvārma lietotāji ir tie cilvēki, kas var izmantot jauno N-testeri, jeb BT-testeri. Un attiecīgi labajā pusē jūs redzat ar krustiņiem vai ķeksīšiem, kurā gadījumā mēs iesakam lietot konkrētos rīkus, un ir skaidri redzams, ka mobilo aplikāciju mēs izmantojam tikai 3 gadījumos. Tā ir fotoattēlu analīze rapsim vai kviešiem, tā ir biomasas uzraudzība, un tas ir BT-testera lietošanas gadījumā. Kā tas zināt, ar kādu slāpekļu devu mēslot lauku? Visbiežāk ir tā, ka mēs aizējam uz lauku ar vienu konstantu devu, neskatoties uz to, ka augu biomasa ir ļoti dažāda. Ir vietas, kur biomasa ir liela, un ir vieta, kur augi ir vai nu maziņi, vai nu vispār nav. Tad mēs izvēlamies vienu devu, vai nu tā ir 50 vai 80 vai 120 kg uz hektāra. Un kas tad īsti notiek ar to lauku, ja mēs tā mēslojam viņu? Tikai 30% no lauka tiek nomēslot ar korektu devu, kas nozīmē to, ka mēs esam iedevuši augiem tieši tik, cik viņiem ir nepieciešams. Un attiecīgi pārējā daļa, kas ir 70%, vai nu mēs tos augus esam pārmēslojuši, tādējādi palielinot slimības riskus, kviešu gadījumā arī tas būtu veltes riski. Ir izskalošanās, protams, jo auga viņi vienkārši fiziski nevar uzņemt, arī stīdzēšana un attiecīgi atlikusī daļa, kas nav pabarota līdz pietiekoši, tā nesasniedz savu potenciālu, tāpat ir arī slimīgāk, jo viņi nav paēduši līdz galam. Un tās ir mūsu nevēlamās sekas. Tātad mans ieteikums būtu veidot mainīgā lietojuma devu kartes, ko mēs varam izdarīt atvārmu, un tas ir ļoti vienkārši, un tad to mēs varam arī ievietot tehnikas vienībās, kas ir atbalsta mainīgā lietojuma devu kartes, jeb VRA kartes. Lai mēs varētu izveidot VRA kartes, mums vispirms ir jānoskaidro, cik daudz slāpeklis augiem ir nepieciešams. Un to mēs varam izdarīt, izmantojot viltēlruni, un tad to mēs veicam, izmantojot fotoattēlu analīzi, un arī veicot biomasas uzraudzību. Tas ir tīri, lai mēs saprastu, kurā vietā mēs arī veiksim mērījumus, un arī nākotnē mēs arī varam paskatīties, vai tie augi attīstās atbilstoši nepieciešamiem vai nē. Esmu speciāli uzlikusi zīmīt atceries, jo stāstīju, ka īstenībā šie ir viena no 4 punktiem, 3-4 punktiem, kad mēs varam izmantot vietēlruni atvārmu lietošanai. Lai lietotu fotoanalīzi, ir jābūt iezīmētam vismaz vienam ziemas eļļas rapša laukam, un ir jābūt aktīvam atvārmu profilam. Attiecīgi, ja jums vēl nav atvārmu profils un tajā nav iezīmēta neviena lauka, tad varat lejuplādēt atvārmu lietotni. Labajā pusē redzams QR kods, to noskanējot, varēsiet lejuplādēt atvārmu lietotni. Kurā vietā tad īsti veikt fotoattēlu analīzi? Tad mūsu rekomendācija ir veikt to vismaz 2 vietās. Viena vieta būtu tur, kur augu biomasa ir liela, un attiecīgi līdz to mēs redzētu to, ka pieprasījums pēc slāpekļa ir mazāks, bet
uzņemtais slāpekļa daudzums ir lielāks. Un otra vieta ir tur, kur ir biomas mazāk, bet ne tajā vietā, kur auga vispār nav, bet attiecīgi ir maziņi, kas arī varētu reprezentēt lauku kā mazi kultūra auga. Un tajā vietā mēs redzēsim to, ka pieprasījums pēc slāpekļa, kas ir tumši ziliem burtiem uzrakstīts, ir lielāks, un attiecīgi to, ko es esmu iezīmējis ar dzeltenu un mazākiem burtiem, tad uzņemtais slāpekļa daudzums rudenī ir daudz mazāks. Un tagad iziesim soli pa solim, kā veikt fotoattēlu analīzi rapsim. Fotoattēlu analīzi ir jāveic 2 reizes, un tās ir obligātas. Gan rudens, gan pavasara fotoattēlu analīze ir obligāta, lai mēs varētu iegūt pēc tam skaitli, pēc kura mēs varam aprēķināt, cik tad ir nepieciešams slāpeklis, un tālāk arī sadalīt to par 1. un 2. slāpekļa mēslošanas reizē, papildu mēslošanas reizē. Tātad rudenī mēs veicam fotoattēlu analīzi, tad, kad auga veģetācija ir apstājusies. Tas ir tad, kad iestājas stabila vēsa laika apstākļi. Šo fotoattēlu analīzi mēs varam veikt ziemas rapša sējumos, kur instarps platums ir mazāks par 25 cm, un salmi ir iestrādāti augsnē. Ja salmi ir palikuši, ir izmantot minimālās apstrādes tehnoloģiju, kur salmi ir paliekoši, tad attiecīgi fotoattēlu analīzi mēs nevaram izmantot un ir jāveic rapšas svēršana. Ja mēs to vēlamies, vairāk par rapšu svēršanu var izlasīt Ķare Latvija mājaslapā. Rudenī, lai veiktu fotoattēlu analīzi, mēs atveram ziemas eļas rapša lauku, ritinam uz leju līdz ieraugam pogu sāk fotoattēlu analīzi, nospiežam uz tās, ievadam prasīto informāciju. Tā kā analīzi veicam rudenī, tad atzīmējam pirms ziemas, tad attiecīgi slāpekļa piegāde no augšas, tā būtu informācija, kur mēs iegūstam vēl no Valsts auga aizsardzības dienesta, kur viņi publicē to ar nosaukumu augstnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti katru gadu pavasarī, bet tā kā mēs esam rudenī, tad atkārtot šo analīzi viņi neveic, lai saprastu, ko tad īsti atzīmēt, tad, ja ir vēsi sausi laikapstākļi, tad attiecīgi piegāde no augstnes ar slāpekli būs maza. Ja ir vēsi mitri apstākļi, tad vidēja, un attiecīgi, ja ir silts un mitrs, tad piegāde visticamāk būs augsta. Attiecīgi, ja arī organika ir pietiekoši lielā daudzumā augsnē. Un atzīmējam, cik daudz ir mūsu plānotā raža. Šajā gadījumā es ierakstīju 4. Nospiežam pogu sākt mērīšanu. Veicam fotoattēlu uzņēmumus, tātad attiecīgi tie ir lauki, kur instarpa platums ir mazāks par 25 cm. Uzņemam ne mazāk kā 5 fotoattēlu uzņēmumus, lai rezultāts būtu reprezentatīvs. Un arī fotoattēlu uzņēmumus veicam 1 līdz 1,5 m augstumu, tas ir tā vidēji krūša līdz plecu augstumam, atkarībā no jūsu auguma. Un atceramies to, ka fotoattēlu analīze nav savienojama ar minimālās apstrādes tehnoloģiem, kur salma masa paliek uz lauka un netiek iestrādāta augsnē. Tik līdz salma tiek kaut nedaudz iestrādāta augsnē, tad mēs varam izmantot fotoattēlu analīzi, lai iegūtu nepieciešamo slāpekļa dabu rapsim kā rekomendāciju. Un ko tad mēs iegūstam? Mēs iegūstam nepieciešamo slāpekļa daudzumu, kāds rapsim vēl būtu nepieciešams. Šajā gadījumā tie 170, bet atceramies, ka rudens mērījums, tas lielais skaitlis, kas parāda to, cik vēl ir nepieciešams slāpeklis, tas ir tikai informatīvs. Mums šajā brīdī interesē tas, cik daudz slāpekli raps ir uzņēmis, un to mēs redzam, tas iezīmēs ar dzeltenu krāsu, ar mazākiem burtiem, un tas šajā gadījumā ir 70 kg slāpeklis hektārā. Šo skaitli mums būs nepieciešams izmantot pēc tam pavasarī, lai veiktu pavasara fotoattēlu analīzi. Neuztraucieties, jums nav jāpierakst šis skaitlis, jo pēc tam varēsiet apskatīties arī aplikācijā, vēsturē, un par to jūs varat nesatraukties. Tātad fotoattēlu analīze pavasarī, tagad parādīšu to visu secību, kas notiek pavasarī, ko mēs darām pavasarī. Tātad, kā es teicu, tad fotoattēlu analīzes veikt tikai pavasarī nav iespējams, ir jāveic abas fotoattēlu analīzes, tātad mēs bijām veikuši rudenī, ja pirms ziemas, kad augu veģetācija bija apstājusies, un tāpēc mēs veicam pavasarī. Tad, ja pēc ziemas, tad, kad veģetācija ir atsākusies, augiem sāk parādīties zaļā masa, atceramies, ka instarpa platumam ir jābūt mazākam par 25 cm, un
Salmu atliekām ir jābūt nedaudz iestrādātām augsnēm. Un tikai šajā gadījumā mēs varam izmantot fotoattēlu analīzi. Pavasarī veicam fotoattēlu analīzi tajās pašās vietās, kur veicam rudenī, vai aptuveni tajās pašās vietās ar nosacījumu, ka biomasa ir bijusi tāda pati. Ja mēs neatceramies, kur mēs esam gājuši, mēs varam atvērt pēdējo rudens karti un apskatīties, kāda ir bijusi biomasa tieši rudenī, un tad iet pavasarī uz tām pašām vietām un veikt biomasas mērījums ar fotoattēlu analīzi. Lai veiktu fotoattēlu analīzi, atveram ziemas eļas rapša lauku, ritinam uz leju līdz ierauguma pogu sākt fotoattēlu analīzi, nospiežam uz to, aizpildam prasīto informāciju, tātad tā kā ir pienācis pavasars, tad mēs spiežam pogu pēc ziemas. Slāpekļa piegāde no augsnes šajā gadījumā jau būs pienākuši arī Valsts augu aizsardzības dienas ikgadējā publikācija par augsnes minerālo slāpekļu monitoringa rezultātiem, kurus jūs varat atrast internetā, un attiecīgi atzīmēt, kāda tad ir piegāde no augsnes, un ievadiet arī vēlamo prognozējumu ražu. Attiecīgi šajā gadījumā es turpinu rakstīt 4 tonnas. Un tālāk ir jāievada uzņemtais slāpeklis, kas ir bijis pirms ziemas, jo tie rezultāti, ko mēs saņēmām, veicot rudens fotoattēlu analīzi. Un tā kā es minēju, tad šo skaitli mēs varam atrast, atverot iepriekšējos mērījumus, zem pogas skatīt fotoattēlu analīzes mērījumus. Šo pogu mēs varam atrast, atverot konkrēto ziemas eļas rapša lauku, ritinot uz leju līdz ieraugam slāpekļa fotoattēlu analīzi, un redzam, ka zem tumši zilās pogas ir gaišāka poga, uz kuras rakstīts skatīt fotoattēlu analīzes mērījums. Atveram to, tur ieraudzīsim sarakstu ar visiem veiktiem mērījumiem, atveram vēlamo, un tad mēs redzēsim tieši to pašu ainu, ko mēs redzējām tad, kad mēs jau tajā brīdī veicām fotoattēlu analīzi. Un, kā jau teicu, tad mums interesē nevis tas skaitlis, kas ir lieliem cipariem, kas parāda to, cik slāpeklis augiem ir nepieciešams, bet mums interesē to, cik augi ir uzņēmuši slāpekli. Tātad, attiecīgi, mēs ņemam to skaitu, kas ir zemāk, ar gaišākajiem cipariem, un šajā gadījumā tie ir 70 kg hektārā slāpeklis. Un tad, attiecīgi, to arī ievadam šo skaitli, šo 70 kg slāpeklis hektārā, ievadam, uzspiežam sākt analīzi. Tālāk atvērsies informatīvie logi, uzspiežam sākt mērīšanu. Atceramies, ka nosacījumi paliek tie paši, kas bija rudenī, tātad rapša sējas rindstrepas platumam jābūt mazākam par 25 cm. Veicam ne mazāk kā 5 fotoattēlu uzņēmumus, kas ir 1 līdz 1,5 metru augstumā, un mēs fotoattēlu analīzi varam veikt ziemas rapša laukos, kur salmi ir nedaudz iestrādāta augsnē, bet ja salmi nav iestrādāta, tad bija jāveic rudenī rapšu svēršanas darbi, un pēc tam mēs varam izanalizēt ar rapšu svēršanu, cik daudz ir nepieciešams slāpeklis. Par to vairāk var lasīt Ķerra Latvija mājaslapā. Un tātad, ko mēs redzam šajos rezultātos, mēs redzam ļoti līdzīgu ainu, ko mēs redzējām rudenī. Mēs redzam to, cik slāpeklis ir nepieciešams rapsī, un mēs redzam to, cik daudz viņš ir uzņēmis. Šajā gadījumā mums interesē skaitlis, cik daudz slāpeklis ir nepieciešams rapsī, un šajā gadījumā tie ir 190 kg. Un mēs arī redzam, ka uzņemtais slāpekļa daudzums ir 50 kg hektāra, kas ir zemāk rakstīts ar mazākiem burtiņiem. Atceramies, ka mēs veicām fotoattēlu uzņemšanu gan rudenī, gan pavasarī divās dažādās vietās, līdz to mums ir arī 2 dažādi rezultāti. Un tas, kas mums ir nepieciešams tālāk, mēs izmantosim vidējo vērtību, jeb attiecīgi tas slāpekļa daudzums, kas ir nepieciešams. Mēs redzam, bija 190 un 170 attiecīgi no biomasas daudzuma, kāds ir bijis. Tātad mēs izmantosim 180 kg hektārā slāpeklis. Un uzņemto slāpekļa daudzumu mēs redzam, ka bija 50 un 70, tātad mēs izmantosim 60 kg hektārā slāpeklis. Tālāk gan piemērā es izmantošu ekrāna šāviņu, kas ir ar 190 kg hektārā slāpeklis, tādēļ visi aprēķini būs veikti ar to. Tātad, kā mēs varam noteikt pirmā slāpekļa papildu mēslošanas devu? Tas ir ļoti vienkārši. Tātad pirmā slāpekļa papildu mēslošanas reizē mums ir augi jānodrošina tik daudz slāpekli, lai viņš sasniegtu 160. Tātad mēs redzam, ka līdz šim rapsis pēc
pavasara fotoattēlu analīzes raps bija uzņēmis 50 kg slāpekli. Tātad 160 mīnus 50 mēs dosim pavasarī pirmajā papildu mēslošanas reizē 110 kg hektārā slāpeklis. Un šis būtu tas skaidrs, ko es arī aicinātu ievadīt Atfarm mājaslapā, izveidojot mainīgā lietojuma devu kartes, jeb VRA kartes. Otrā slāpekļa papildu mēslošanas reizē mums ir jānodrošina augs ar tik daudz slāpekli, cik ir rakstīts uzņemtajā fotoattēlu analīzes. Šajā gadījumā mēs redzam, tie ir 190 kg hektārā slāpeklis. Atceramies, ka mēs pirmajā reizē iedevām 110 kg hektārā slāpekli, tātad attiecīgi 190 mīnus 110 ir 80 kg hektārā slāpeklis, un attiecīgi šo skaitli arī būtu vēlams ievadīt Atfarm mājaslapā, lai izveidot mainīgā lietojuma devu karti un kliedēt lauku nevis ar vienu konstantu devu, kas būtu 80, bet mēs varētu variēt un dot attiecīgi lielajiem augiem vairāk, mazajiem mazāk, vai, ja jūs uzskatāt, ka tomēr ir jādara pretēji, tad arī varam izvēlēties pretējo mēslošanas metodi. Un atceramies to, ka rapsis ir augs, kas patērē ļoti daudz sēru, līdz katrā mēslošanas reizē iesakam lietot slāpekļu mēslojumu, kas satur sēru. Kā tad zināt, cik daudz slāpeklis pēc tam nepieciešams pirmajā un otrajā papildu mēslošanas reizē pēc fotoattēlu analīžu veikšanas? Tātad to mēs varam sadalīt atkarībā no tā, cik daudz augi lapas zaudējuši pēc ziemas. Un attiecīgi, ja tā augi ir bijuši spēcīgi un lapu zudums ir mazs, tad mēs varam sadalīt, piemēram, 40% pirmajā papildu mēslošanas reizē un 60% otrajā papildu mēslošanas reizē. Ja augi ir bijuši vāji, tad mēs sadalām uz pusēm 50 pret 50, un trešo variantu jūs varat izlasīt paši. Un attiecīgi šajā gadījumā, kad slāpekļa nepieciešamība ir bijusi pēc fotoattēlu analīzes 190, kā redzat ekrāna šāviņā, tad, piemēram, pie spēcīgiem augiem, kur lapu zudums ir bijis mazs, tad mēs dotu 76 kg hektārā slāpeklis pirmajā reizē, un otrajā reizē 114 kg hektārā slāpeklis, un tajā gadījumā, kad augi bija vāji, tad attiecīgi pirmajā un otrajā reizē mēs dotu vienādu devu, kas ir 95 kg hektārā slāpeklis. Tātad kopsavilkums, ko mēs esam iemācījušies par fotoattēlu analīzi, tātad viņi ir jāveic 2 reizes, rudenī, pirms ziemas, tad, kad augi ir beiguši veģetēt, un otru reizi pavasarī, tad, kad augi ir atsākuši veģetēt, un iegūtos skaidrs pēc fotoattēlu analīzes, mēs veicam nelielus aprēķinus un veidojam Atfarm VRA kartes, ja mainīgā lietojuma devu kartes, lai augus nodrošinātu ar tieši tik daudz slāpekļa, cik nepieciešams. Fotoattēlu analīzi mēs lietojam rapsī, kur rindstarp platums ir mazāks par 25 cm, un izmantojot tajos laukos, kur sāla masa tiek kaut nedaudz iestrādāta augsnē. Vairāk par Atfarm jūs varat uzzināt support.at.farm lapā, kur jūs arī vienkārši varat atrast, ieiet savā internetu pārlūkā Atfarm lietotnē, tad labajā pusē redzēsiet jautājumu zīmi, ja palīdzības pogu uzspiežot tās, jūs arī nokļūsiet šajā lapā, kur ir ļoti daudz informatīvu raksti par to, kuru funkciju lietot, un kuros gadījumos, kā arī varat droši skatīties skaidrojošos webināros, kur vizuāli ir attainos, kā katra funkcija darbojās, un ik pa laikam tur tiek atjaunot informācija, tā kā droši ejiet Jara Latvija YouTube kontā un skatieties, sekojiet līdzi. Atfarm latviešu valodai pieejams no 2022. gada marta. To lieto ļoti daudz lauksaimnieki, un dažu lauksaimnieku pieredzi stāstus jūs varat apskatīties YouTube kanālos Agronoma brokastis un Jara Latvija, kā arī tikpat droši jūs varat pajautāt savam kaimiņam tuvākajam, vai kādam paziņam, kas lieto Atfarm, paprasīt viņu viedokli par to, cik vienkārši lietot Atfarm, un ka patiesībā ir tikai vienīgi ieguvumi Atfarm lietošanā. Ja jums rodat kādi tehniski jautājumi par Atfarm, varat droši zvanīt uz tehniskā atbalsta cauruni. Uz agronomiskiem jautājumiem jums laipni atbildēs mūsu agronomas Sandra Mediņa-Tolmana un Agnes Pinka. Savukārt es jums varēšu atbildēt uz agronomiskiem jautājumiem un savu iespēju robežās uz tehniskajiem jautājumiem. Lai jums viss izdodas, strādāsim viedāk un mēslosim augus tieši tik, cik viņiem nepieciešams. Lai jums jauka diena!